Nu tā, sāksim vlogu par mūsu mazo ceļojumu. Tad mums ir ceļojums šoreiz uz Poliju. Sen nekur neesam braukuši, man liekas pēdējais ceļojums mums bija Kipra. Kipra tas bija kādi 3 gadi atpakaļ laikam. Nu jā, viss Covids un tā tālāk, un nebija saņemšanās un dūšas. Tam visam iet cauri, lai kaut kur aizceļotu, tad nu beidzot esam atraduši mazu laiciņu, lai atstātu šos mazos uz 2 naktīm pjauklītas lienes, jā, kā jums tur ies. Jā, redzēsim, jā. Un tad mēs ar Gustaviņu un Elīnu brauksim šoreiz uz Poliju. Tad mums tur ir plāns 2 naktis palikt. Svētdien būsim atpakaļ. Šodien ir piekdienas rīts, lidmašīna mums ir 2. Tad brauksim satikties ar Lieni. Kaut kā tā. Nu tā satikāmies ar mūsiem, kam mēs uzticam bērnus kaut uz 2 dienā. Jā. Vecajās takās pie Kokielas. Jā. Tā kā atvadamies tagad un brauksim tālāk uz lidostu. Man tev labs brauciens. Varētu beidzot izgulēties, ja atpūsties. Kas rakstīja, ja kaut ko nevar rakstīt vai ko? Tā kā dosim Fordu tagad ar visiem mazuļiem un brauksim tālāk ar Polo. Nu, davai te čau. Čau. Nu, ko iekāpām Polo, Lienes Polo, bišķiņ jānāks modelīts. Jā, noskrējas 133 pusgad. Bet man jau bišķiņ Tikai nobraukums nevar būt. Nu, gan jau notīts, jā. Tad man jāpierod pie šitā puļķa, pie kuras neesmu jau braucis kādu gadu vismaz, jo Polijā mums būs arī manuālis. Kaut kas līdzīgs, it kā Škoda vai kaut kas līdzīgs Fabija, kur arī brauc. Jā, tā ir. Jā, tas sajūta bija jāspiež, laikam. Pamāta rociņu. Nu tā, stūrējam tad, jā? Tā, nu Lienas mašīnu nolikām te uz kaut kādas ielas. Volguntas iela 89, cerams, ka atcerēsimies. Nē, es jau zinu, kur tas ir. Gāzi neuzliek kādu trāpi, ka tur nevar likt, bet man liekas, ka tur mašīnas stāv katrā ziņā. Es nezinu, pa šito vietu no sākuma gribēju šito likt. Tagad iesim uz autobusu. Tepat pie Depiķiša. Gaidīsim autobusu. Ik pa 15 minūtēm stundā 4 autobusi iet, tā kā brauksim. Tev ētalons ir? Kas tas ir? Tev mobility ir? Jā. Un tad viss kārtībā. Nu ļoti laicīgi esam arī sagatavojušies. Pulkstenis tikai 12. Gaidām autobusu. Paveicies 58. Jā. Re, pēc 2 minūtēm arī autobusu būs. Un te nav tālu, cik tad jābrauc kāds 20 minūtes, 10 minūtes. 10? Apmēram, jā, kaut kādas. Nu re, braucam ar autobusu lidostā un lidosim uz to Poļšu. Filmēt baigi lidostā laikam nevar. Gribējām lidiņā pāriest, bet lidiņš ir slēgts, nav lidiņā vairs te. Pielīdīsim pie loga. Ok, mēs varam atēt pie informācijas centra paprasīt, vai tur kas iekšēji. Kas te ir pēkšņi, jā, nu... Jā, Tad es tur kaut ko es redzu ēst. Nē, tur ir gaidīšana, neuzgaidāmā. Vakar bišķi pasteigāja paskatēmies. Nu, davai iesim pasteigāsim, visu pameklēsim. Nu, mums vēl pēc 2 stundām tikai lidmašīna kaut ko ēdam. Gustavs jau apēda. Vēras ar maizīti. Garšīgi ir bija? 2 stundām? Jā, lidmašīna pēc 2 stundām. Jā, bet jā. Domāju, uz mājām un atpakaļ. Nē, pēc stundas. Pēc stundas, nu laikam, es bišķi kļūdās. Es laiku īsti neredzu. Tādi paiet, man izteikās to. Sērim te kafejnīcā mazliet. Iedīsim. Uztaisīsim vēl. Jā, kamēr bildīs uztaisīsim, visu sagatavosimies vēlējām lidojumam. Nu, re, viens Rainerīts jau lido prom. Uz Gustaviņu, uz kurien šis lido? Gustav. Uz Maltu. Nopietni? Jā, tāpēc, ka tu ir Maltas karoks. Varbūt arī, jā. Kur ir mūsu lidmašīna? Tagad gaidam. Drīz jau cik vēl? Stunda, ne? Pēc stundas jau lidos. Maltas karoks. Es nezinu. Tiešām Maltas karoks. Gudrāks par tevi. Jā, varbūt Nē, arī. vajag pārliecināties, tas ir Maltas karoks. Nu, pēc tam paskatīšos. Paga parādi. Kāpsim tajā lidmašīnā iekšā to līdz, jā? Nogaidījušies, ka mūsu lidmašīna. Stundām mēram jālido. Bet stunda ies atpakaļ. Cikos pacelsimies, laikam 2:20 laikam nolaidīsimies. Nu ko, laidam iekšā, jā, lidmašīnā. Lidojam pie poļakiem. Pa priekšu vai pa aizmuguri? Ko? Kur kāpsim? Vai tu 21 vai EFA? Nu tagad tu izvēlējies.
Kā tur bija, neatceries? Kaut kur. Vienkārši, ja mums būs baigi gāži, jā. Neko, ja tāda vitpulīte, kad ir griežās, tad miega ciet it kā. Es domā, hipnotizē. Jā. Aha. Tad es nesanāju, jo pārāk ātri viņš ir. Nu, lidmašīnā esam Rainerītī, mūsu mikrobusiņā. Viss kā nākās, kā Rainerītī. Jā, Gustav? Tur mēs sēžam uz spārni, sēžam, jā? Nepaspējam kā pacelties, tā bija jānolaižās. Stundu laikam, jā. Man arī nepatīk īsti. Šis lidās auss aizskatās, es pats nedzirdu, ko es runāju īsti. Pagaid, Gustavs viss paņēma? Gustavs viss paņēma? Aha. Tavs no telefona arī, jā? Jā, mamma teica, ka ir iekšā. Nu, dalienam ārā. Nu, ot, esam Polijā. Vai kur ugunsdzēsēji mums pat sagaida. Nu? Конечно, поснято, почетне. Paska kūp! Lidmašīna. Palmiņas kaut kur. Nu jā, tas gan pietrūks, jā. Parasti ceļojam. Parasti pēc ceļojam ir tādi, ka mēs aizlidojam, reiz palmas, silts. Tam nostās biežas mērķis. Nu šoreiz nekā. Nekas? Rekur. Rekur lidostiņa maziņa. Rekur tas buz, Rinājs burz. Kas kaut ir jauns? Kādi 13-14 grādi. Tāpat kā Latvijā. Tas jau baigi siltāks nav. Pāris kilometriem tuvāk ekvatoram esam. Tā kā siltāk mazliet vajadzētu būt. Wow, kas tur par rindu? Viņi gaida uz lidmašīnām. Tas kaut kas jauns. Paska bitītes. Buz. Jā, tas ir ar Reineri saistītais. Pirmo reizi redzu, ka tāds kāds buz. Es nevaru parunāt, man auss aizskritus pats deiks, ka es bļauju visu laiku. Man vispār neaizskrit tā. Man aizskritu, man laba auss ir kaut kur iekšā, kaut kas aizskritis. Nē, tavs. Ceļoties augšā bija ok, bet ceļoties lejā, bet laižoties lejā, man gan bija sūdīgi. Nu, re lidos, pavisam maziņa. Gustavs Paikas sagribēja poļu karodziņu un kur ir? Tur tāda karodziņa, ļoti prasa, ļoti. Ir karodziņa, bet ļoti prasa 8 eiro, 8, bet tik ļoti prasa, Tas ir ļoti ātri saprāt. tas, ka tur vienkārši var saplēt, kad tas dod reizi. Plasmas kods. Es domāju, ka labāk atradīsim. Labi, Un, katrā ziņā. Popits tāds kā Gustavam, jā? Tā kā Gustavam tas mājās. 25 eiro. Es Gustavam tā tāds Jēziņa, mēs esam Polijā. Un es viņus dabūju laimē. Tad nē, mēs esam lidostā vienkārši. Un es vēl tos divus papitus vinnēju. Pienāca vienkārši meitenes un es viņus iennēju. Labi, re, kur ir visas nomas autonomas, mums jāatrod savējā. Mums ir, protams, pati lētāk un prastākā, un re, kur stāv cilvēki. Un apstrādā viņas. Nu jā, lidosta pavisam maziņa, kā iegājām, tā uzreiz arī izgājām. Mazs angāriņš, jā, Elīna saka, te ir bišķiņ siltāks. Krietni, ne viņa saka, jā. Tā. Paņemām mašīnu. Kas par stāstu? Tāds ir, kad izdarīju kļūdu tādu, kad... Samaksāja 2 reizes pārdrošināšanu. Nu, 2 reizes pārdrošināšanu, jā, es īrēju caur CarJetu laikam. Un tur bija iespēja bez apdrošināšanas, plika mašīna vai ar apdrošināšanu, mašīnu un apdrošināšanu. Es paņēmu ar apdrošināšanu, protams, jo tas ir, lai drošāk būtu. Samaksāju klāt, man kaut 20-30 eiro. Bet, jebkurā gadījumā, atbraucot šejieni, viņiem vajadzētu iemaksāt depozītu 800 eiro. Tas bija tāds bišķiņ sāpīgi, bet izrādās, ka uz vietas pie pašas tās kompānijas, pie tās pašas kompānijas varēja samaksāt atkal apdrošināšanu, bet depozītu paņem tikai 80 eiro laikam. Karoči, stāsts īsumā, mums vajag pie tāda CarJeta ņemt tikai mašīnu bez apdrošināšanas un uz vietas ņemt apdrošināšanu. Tā, un re, kur ir lidosta, un re, kur ir mašīna. Kā, patīk? Nu labi, braucam. Elīne patīk? Nu labi. Nu, it kā pasūtīju Škoda Fabia, bet nu nekā būs Japānis. Tā, pārbaudām visu, zin kā vajag, starp citu nopietni, pārbaudīja, vai mašīna viss ir kārtībā. Būs kaut smuks spoilerīts, mums ir tāds sporta variants, smuka krāsa. Somiju likt apakšā. Tā Jā. vienkārši var būt. Man liekas, nekas nav tāds.
Jo padirsenīts maksā 8 eiro dienā. Tā mašīna maksā 8 eiro dienā, nē, labi 20 eiro. Bet par padirsenīti maksāt 8 eiro. Maz iet, ne? Nā, mums arī vajag nevajag. Varbūt tev nebija padirsenīt, vai vajag? Paskaties, tas siksnā neiet kaklam pāri. Viņš ir diezgan maza tā mašīnīte. Nu jā. Siksnu var uzlikt normāli? Siksna? Jā. Tu pa vidu sēdēsi, vai? Nu tā. Tā labi iemetīsim, es domāju, somas bagāžniekā varbūt. Var tu bez maksas nāk līdzi? Nē. Tā, nu normalčiks. Tā iekārtosimies. Te laidīsim dzīvē, jā. Mazi jāuzliek. Kas ir? Slēdziešām? Tā pamazām piešāvjamies pie mašīnas. Mazliet ir nepierasti, tāpēc, ka ar automātus visu laiku braukā. Šim manuālīts. Iestrēgām korķī, jums rāda kaut kādas sastrēgumus, tāpēc, kad avārija kaut kāda būs. Jā. Tā kā lēnām ripājam, cik mums ir palicis 3 minūtes. Bet no lidos, man liekas, bija zem stundas kaut kādas 48 minūtes laikam. Tā kā taisni braukt bija nekāda problēma, bet tagad mazliet korķīts. Gustaviņš bija aizmidzis, nezinu, tā bija pamodies, bet laikam atkal aizmiga. Nē. Kā tev tur iet? Guļ. Jau guļ. Tuvojamies Varšavas centram, lielajā mājā, kur tālumā. Laikam GoPro kamerā baigi nevar redzēt. Nu, ķipa atbraucām uz hotelu stāvvietu. Vietas te baigi daudz nav. Kas? Vietas nav baigi daudz tai parkingā. Nu, mums jau mazai mašīnīt viss kārtībā ir. Pat smuka mašīnīt īstenībā. Jā, man patīk arī krāns ar laba forša tāda. Feina. Tāda, bet tāds jūt tāds. Nu, jā. Redzi? Un tāds nav, viņa viegli nenormāli lietas. Nu, protams, ka mūsdienu mašīnas ir viņas, tāpēc, kad viņiem jābūt ekoloģiskām un ekonomiskām. Nu, jā. Tas viņas ir gandrīz no papīra. Liekas, sajūta uz avārijā. Nu, tā ir, jā. Nē, nu, ir jau tur savā drošība arī. Es jau pat attaisīju, bet kad nedarbojās mašīna. Nu, nu, ko savācam mantas un iesim augšā. Skatīsimies, vai esam uz pareizo hotelu atbraukuši. Nu, Elīna baigi galvenā viesnīca paņēmus, paskata pogu tādu. Vesela plančeta. Es jau jums pagoda paņēmu viņu. Labi. Mums jau vajadzēja kādu pārestu vienkārši, ja gultiņi kaut kādu apmesties un mieru dotu. Nu, nē, ja brauc, tad jāpaņem normāli Jā. viesnīca. Nebija jau tik dārgi. Jā. Nosētam bildīgi. Mēs esam bildīti. Nu, skatāmies. Atrod numuriņu, neiesim iekšā. Es jau atradu. Numuriņu. Es jau atradu arī, kur ir 911. Mūsu numuriņu. Kā glābēja telefons. Viņš iekšā. Cik tu bija kopā? Gultiņa priekšā. Vēl viena gulta. Tas, kas pa logu mums ārā. Wow! Attaisīju. Oh. Not too bad. Jā, baigi labāk. Ka tā būs. Tur vakarā būs tik skaists skats. Ka tā būs. Un paskaties, paldies, Eliņči, ka tik smuka numuriņa. Ekonomiskā. Tad ir būs kā pašā. Labs numuriņš, ekonomiskais. Bet paskata, tramvaji krustu šķērsu iet. O? Vai mēs varam redzēt, Labs, kas ne? tā ir? Ekonomiskā viesnīca. Vai nu kur pie stāvēt? Nu, stundu ir stāvēt, jā. Jā, pastāvēt 20 eiro būs jāmaksā. Nē, 100 zloti. Kaut 20 vēl ar visu maiņa 26 būs eiro. Jā, pastāvieta nebūs bezmaksas. Tas paša gulta Gustavam arī. Tas ir ka Kinga normāla istaba. Jā, tur varētu lēkāt. Kā nācis, maziņa tāda, bet... Uz televizors kāds normāls iebūvēts. Nu, forši! Nu, patīk? Jā. Es tiešām neticēju, ka mēs dabūsim tik labu skatu. Jūs jau zināt, kā tā būs? Nu. Es jau pirms Paldies tev! Tik forši numuru. Tā, kad man uzkā pašā augšā un stiklu. 10 minūtes papildējāmies. Pie skaistā loga Gustavs jau nometies jau. Tikai mājās. Nevar beigt sajūsmināties par to skatu, kas šeit notiek. Tik feini.
Vakarā būs vispār mājas bomba. Tās visas lampiņas, gaismiņas. Nu, forši. Vēl viens fakts, ka mēs esam pašā labākajā vietā viesnīcas. Te visā tajā olā mēs esam pašā spicītē. Te. Mums vislabākais Ja viņa būs, jā, mums ir tieši uz Šeit mēs neko neredzēs. Nu, te varbūt kaut kur, bet šitai pat labākais. Nu, super. Lēc. Tu to neizdarīji man. Tā nākamreiz vienmēr dosim Elīnai pasūtīt. Nu, mums tikai. Es ceru, ka otra viesnīca loģijā tāda pati būs, jā? To tu nobukingoji. Es? To tu nobukingoji. To tu man pateici bukingo nost, to naudu iesūtīju man par to. Es vispār nečekoju viņu. Bet tur bija galvenais tuvāk tai Tur bija, tur bija galvenais tuvāk. Nē, nu kaut kā šitie arī es pēc tam domu prasīt tev, kur man liks labāk ņemt, varbūt tālāk, 6-7 km no centra, bet beigās saku, un viņš teica, ka tu teici labāk centrā. Nu, es domāju, nu labi, tad ņemam centrā, nu, tad kā jēga ņemt centrā bišķiņu nost centru, tad ņemam pašā centrā, nu. Nek tā paša centrs ir, nu. Viņi grib parkingu jāmaksā tas tā. Varēja viesnīcā saviem klientiem kaut kāds skidoni iedot. Zini, cik viesnīcās bija, kad es uzpēc Varšavu, zini, cik viesnīcās piedāvāja parkingu, bija parking, es izliku tajos filtiņos parkings, tas, jā. Un zini, cik bija free parkings? 10 viesnīcas. Un no tām 10, un bez parkinga bija, no ķipa tā, laikam 8 piedāvāja centrā, viss. Un tu padomā loģiski, cik 10 tas arī nozīmē, es neskatījos, tur nečekoju tieši to parkingu. Es cerēju, ka būs, tā kā, bet es nezināju. Nu, davai, ejam. Ko iesim pastaigāties mazliet? Mēs ejam līdz zinātnes tam centram, kas tāds kā Rīgā, baigi līdzīgais. Tā kā mūsu, jēziņ, man galva pat reipas no tā mājām. Pēti! Jā, tā riteņi brauc arī. Bet neju pa nepareizā joslu. Rīgas tā vienīgo, bet arī tas uzličanā. Jā? Nav eksploatīts. Nu tā. Holiday Express. Man šis ir pats centrs, man liekas, ne? Nu, tas ir diezgan liels centrs. Bet kur tā zināt, kur zini? Kur iet? Kaut kur uz to pusi laikam bija jāiet. Tā pāri? Tā, ejam pa kaut kādu lielu ielu. Visās lielas mājas. Gāžās virsū un jēdziņ. Reibs galva. Gāžās virsū. Jā, es nezinu, kas man būtu, jā, tādā Ņujorkā, Dubajā, man liekas. Izstāds liekas tāds, reiz tāds, es nezinu. Plašs, jā. Plašs. Zinu, kā neesmu bijis, bet domāju, ka tur vispār ir tā trauka. Dubajā. Dubajā arī. Jā, tad mums no viesnīcas ir kā rāda Google, ka jāaiziet 20 minūtes līdz tam zinātnes centram. Tā kā maza pastaiga. Man gan bišķiņ uztrauc, kāpēc vēl nepaņēma šalli. Vai sapūst kakliņu. Vajadzēja, jā. Nu, vat vajadzēja, jā. Jā, ir arī kādas vecas mājas, arī ir kāds lietuviešu projekts gan arī vai. Jā, tā ir 9 stāvni. Tā ir sabrukus tāds kā. Jā, arī kaut ko tur jauc nost. Tur blakus mums viesnīcā ir viena baigi jauca nost kaut ko baigi. Tīri, bet ir vecās mājas, kad tad normāli var dzīvot. Bet tu baigais trokstis katrā ziņā, ja tā ielaik baigi galvenā kaut kāda. Tad varam pie mums. Jā, nu mums tagad tur bišķiņ korķī sēž. Daudz te mašīnu. Nu, tā noteikti, jā. Ja liekas, ka Rīgā ir daudz mašīnu, tie, kas saka, ka Rīgā ir daudz mašīnu, tad ne. Oi, tad vēl aizbrauc labāk uz Franciju, paskatās, kas tur ir. No arī, bet te arī daudz mašīnu. Te ir daudz, jā. Te, ka māja jauc nost, jā, būs kaut kāda jauna liela māja. Tā forši tāda malna. Tā, jā, bišķiņ atgādina kādu betona stabu. Kad betona stabs, tā kā atgādina tas piemineklis. Jā, tā kā mums piemineklis, kur nojauca. Jā, paldies Diena, ka man arī, ka metro stacija, mēs varētu ar metro aizbraukt līdz viesnīcai pēc tam. Nu, noteikti kaut kur aizbrauksim. Varbūt mēs varam Vecpilsētu aizbraukt ar metro. Mēs ejam uz Vecpilsētu, tāpat jau Vecpilsētu blakus ir. Ka mēs varam Arī Krēsli pavizinās pa pilsētu. Mēs ar Ričāgu varam izbraukt? Varam Ričāgu braukt, bet es nezinu. Tad neko nevar redzēt, neko nofilmēt, labāk pastaigāsimies. Tikai cilvēkam nevar Jā. Te ir rudens iestājies, lapas jau sakritušas. Pat neatceros, kā mums Rīgā izskatās. Tur īsi jau smuki ir aizbraukt ceļojumā oktobra sākumā, kad jau lapas Mums ļoti paveicies, ja godīgi sakot, arī laiku, tāpēc. Jo solīja jau lietu, mēs jau noskatījām, ka lietu. Jā. Kā teiksies, ka lietu kaut kāds būs. Tāds te metro stacijas tuneļi. Te starp lapām varētu smuka bilde būt. Tāds rudens bilde sēža te uz maliņas. Vai uztaisim te bildi. Tā uz čuju kaut staigājām, ja aizgājām uz to pusi, bet
nāksim atpakaļ, tāpēc, ka tur nav pāries. Kaut kur starp mājām ieraudzījām to mūsu gala mērķi. Savukārt, ka tomēr jānāks atpakaļ. Kaut kur uz Dullo ejam, bet nāksim atkal uz lielo krustojumu. Un šeit iesim pāri. Jā, tur visi tādi lieli krustojumi ir. Viena veca māja. Metrīši. Lifti braukā, Tramvai kaut līdzīgi kā mums jaunie tramvai kaut, nē, man liekas, ka sūdīgāk. Šitie? Jā. Nezinu, normāli. Interesanti, tie karogi kaut kā satiksmē tādi sarkani zelteni. Jā. Ko tas nozīmē? Sarkanā gaismā tā gaidam. Kaut kas brauc. Tūl tikai no priekšu vajag ceļu vidū. Es ar to teicu. Palīdzība gan tāda dīvaina. Jo tā ir ambulance, tā var to nezinu. Tā jau ka tāda ir ambulance. Jā, diezgan sūdīgi skatījās. Jo lidmašīnā pazūst gara, tad Jā, šitā vecā māja, paskaties tur, iznāca sieviete ārā. Čāmīgi viņai. Tā ir dīvaini, jā. Tad skaties, Tur mēs baies rokas varētu. logs nenormāli. Veci tramvajiņi arī. Tramvai arī veci ir. Ir gan veci, ir gan jauni. tā ir kā veci. Vai kā jauni. Baigi tuvu viens otram brauc, mēs Rīgā. Mēs ar to brauc. Baigi daudz viņi brauc. Jā. Ne, nu cenas, es teikšu, jā, nu... Mēs esam centrā vāršana. Jā, centrā mēs esam. Cenas izskatās, ka tā pareiķina līdzīgas, jā, nekas tāds īpaši nav lētās un Labi, dārgāk. tad aiziet uz kaut kādu, nezinu, Krakovas, es nezinu, vai Varšavas tirgu, tur kaut ko lētāk atrast. O, starp citu, aiziem uz tirgu, Kur viņš ir? kaut gan no piekdienas vakarā. Pīdienas vakarā nav jēga. Ai. Būtu vairāk dienas Varšavā notiek aiziet. Nu, Tu var tas ir- redzēt īsto tās Es pārrastīju tās, ka braucu esenci tās. Tas ir ļoti tās svarīgi, valsts. ir Gan mute viņam. aiziet uz tirgu. Mēs vienmēr ejam uz tirgu. Jā, Tur var itīgi īsto redzēt, īstos cilvēkus. jā, īsto publiku. Jā, Nu, tur arī var redzēt mūsu Latvijas tirgu arī īsto publiku. Tur var redzēt. Dažādu, gan labu, gan sliktu, jā. nu. Jā, visi sādi. Tas smuki koki paliek, rudenīgi kļaviņi. Fotoaparāti, paskats, cik forši. Māja tāda līka. Un tur arī ir mūsu galamērķis. Tā jāuztaisa bilde. Izdomāju, ka iesim Puļikā. Ieraudzīju meitene Puļikā maisiņa. Un skatos, ka te pat tūmā ir arī šajā mājā. Tur man grābs gan vairāk ir reklamēts, bet kaut ko te jābūt ir arī Puļikam. Cilvēku te nežēlīgi daudz. Nu kā nekā esam lielpilsētā, nevis Rīgā. Jā, ļoti daudz cilvēku. Kur arī hipiju vietējie. Kas te notiek? Policija kādu apstādinājusi. Kas te kur bļaustās dzied? Nezinu, kas te notiek, bet cilvēku mūži vienkārši. Kāda pīpē tev izskatās, visi iznākuši ārā un pīpē. Gājām meklēt Puļiku un neatradām Puļiku. Tāpēc cik tuvojas 6 un mēs 50 pie tā zinātnes centra. Jo varbūt varētu uzbraukt augšā. Jā, ja mēs varam uzbraukt, kas atvērt, tur paēst šeit kaut kur atratīsim. Būs tas grib maķīt, es jau labprāt maķīt neesmu, bet nu... Nu, es arī laikam Man jau paņemtu var- KFC vistiņas Kaut laikam. ko citu paņemt, bet... Kas te notiek? Jaunieši pīpē. Tusiņš, man vēl tusiņš jaunies. Jā. Kur mums Rīgā tā Baigi. tusiņš jaunies? Nu, es arī nezinu īsti tādu vietu. Atduks. Un rekur. Kur ir? Rekur. Kur? Šidā te ēka. Nu jā. Tur augšā cilvēki ir kaut kādi, nav neviena. Nu, kā arī, protams, Trūklaka ir. Tur pašas centra zināma. Bildējumi. Nu. Es kā gribējām iet iekšā, nevar saprast, ka viņi saka te, bet man liekas, ka nav ieeja. Man liekas, ieeja varētu būt tur kaut kur. Tāpēc, ka tam Rekur var... masāža, manikīrs, pedikīrs. Jā. Nu, izskatās, ka te ejam no... Nevar saprast, kur ir viņam
Kur ir ieeja galvenā? Ko darīt? Nopiesim aplīti mazliet kasta parkingam. Tu paskatīšos. Nē? Nu, Varšava varētu apskatīties no augšas, varbūt. Nu, jā, mēs pienācām pie ieejas un sapratām, ka te ir... Loģiski kaut kas rakstīts, bet ko angliski rakstīts, ka šī ir uz Kinīti ieeja. Mums jāiet no tās ielas kaut kur laikam no otras puses, jā. Ja mēs gribam uzkāpt augšā. Tad mēs vēl apdomāsim. Gustavs negrib kāpt, jā? Mēs vēl apdomāsim, pasīsimies kā. Nu, vēl laiks apdomāties. Paskatīties, cik tur kas maksā, ko tur labu dod. Un tad ejam apakaļ uz Zirnniecības centru. Jā. Ēst maķīti? Atbraucām uz Poliju, ēst maķīti. Jā, palielam Varšavā ir nav ko darīt. Nu, jā. Nu, tās ir pats skaistākais tāds, Tas arī man liekas, pamanīju tā. Un mums arī nekam citam paskādas laika te lielas skulptūras jēziņi. Cik lielas. Nu, šitie ziņā no akadēmija kā Rīgā, bet nu reiz 5. Nu, Rīgā viņi ir pašvaka. Nu, Mēs jā. arī bijām iekšā, mēs bijām augšā un pār tekar Zirdziņa policija. Policijas Zirdziņiem arī. Es domāju, ka šitā ir tā galvenā ieeja. Man arī tā izskatās. Arī jau galvenā ieeja. Cik maksās? Kāds mums ir limits? Es domāju, kāds, nu, 50 zloti vismaz maksās. Tas ir 10 eiro? Katram? Jā. Tā varētu būt, jā. Nu, ja mēs esam, jā, bet 10 jau varētu. Es Nē, teiktu 10 20 varētu. maksāt. Jā, 20 būtu bišķi. 20 negrib maksāt. Daudz. Mums kāds viesnīca. Lielas durvis, Gustavs var vaļā, lielas durvis. Nu, nav spēka. Nu. Paldies. Paldies. Gadās arī tā. Tā, nu, re, kaut kur esam. Kafejnīca. Reiku, kas te ir? Kase biļete, čik. Nopirkām biļetes braukt augšā, bet Gustav viņš ieraudzīja tādu eksponāciju, kas tāds ir eksponāciju? Tad vēl es nezinu. Karči, mēs nākam skatīties zirnekļus. Gustavam interesē zirnekļi, viņš meklē kaut kādu indīgo ar krustu. Te visi paslēpušies ir. Tur vēl varēs aiziet paskaties. Vai kur viņiem kaut ko dara. Mamma nenāks mums līdz viņa atpūšās pagaidām. Vai kur rādu, kur viņš dzīvo arī. Atradi viņu? Gan jau kaut kur ir. Es tikko redzēju, ka kaut kas uzstārā. Tad jau ir, nu šies te re, kur tu sēž. Reiku paskaties, viņš uztaisīs māju. Viņš tur dzīvoja augšu. Nu jā. Lē. Reiku no augšu var redzēt, un bišķi labāk. Lē. Es negribētu dzīvot. Es ir tāda valsts, ka tāda dzīvo, Reiku Brazīlijā. Tu vairākas zāles, jā. Reiku te visādas vietas, kur apskatīties. Kur viņi miruši ir. Reiku līķīši zirnekļu. Paskaties, cik zirnekļu līķīši. Tā gaidām liftu. Pabrauksim. Augšā jau nekāpsim. Kurš stāvs bija? 30. 3 stāv uzkāpta kājām bišķiņ. Lifts salūza. Jā, tā kājām. Nu, šis ir daudz augstāks nekā Rīgā. Nu, es domāju, ka jā, šā lielāka māja arī. Lai bišķiņ ātrum uzņēmā. Cilvēki sagaida, tur bija bišķiņ ātrums uzbraukt augstu. Kur jāiet? Visi jau, mums vēl lejā būs. Kur jāiet uz turieni. Ārā laikam nē, tas ir ārā arī būs tikai, jā. Tur bija feināks tajā. Tā jau feinī var redzēt. Nu, paskatīsimies. Nē, nu ir augsta, Ir bet nu... Kvantinieks kaut kā. Kas tas tā tur tālu, man kad arēna? Nu, ir liela. Ir, jā. Kur es tur nauda? Nu, tas ir laimi tām aizmet kādu santīmu. Man mēs arī Pilns aizmest. ar naudu. Tu iztērēji visu. Iedot. Naudu, ja kas mums ir aizmet. Vai atbildi atgriešanos, tas ir tā. Nu, tu kā nabadzīņš, nu. Нет. Labi, ejam tālāk.
tā, paskatās, cik augsti griezti ir. Jē! Tu redzēji, Gustaviņ? Ko? Kādi augsti griezti tie? Jā, neredzēju. To. Laikam tev vislabākais skats ir. Tevis vairāk cilvēku pulcējās. Es kā arī paskatīties pa binokli pa naudiņu, ka mūsu mamma gaida. Tu saulrietis arī varētu būt. Pagaid, tu nav saulrietis nav bijis? Wow. Tu gaidi paimlēm. Te kā nesmuki. Tieši. Zini, ko atgādina, Gustaviņ? GTA 5. Ne? Pēc. Tur bija tādas celtnes centrā pāri. Nav GTA 5. Forši. Tiešām forši. Mēs īstajā laikā arī atnācām. Nu, varbūt būtu labāk, ja mēs to saulrietu varbūt tur būtu redzējuši to. Viņš ir pateicis mākoņiem, nu nezinu. Nu jā. Nē, Tāpat tas bija maz. diezgan mākoņains, jā, bet nu tiešām forši tāds lampiņas deg tās lampiņas, vēl apgaismojums ir normāls. Forši, liela pilsēta, tiešām liela. Tā misija tik tārā, vai rinda uz liftu. Sanāk, nezinu, kādas 20 reizes jābrauc liftam. Mēs izdomājām, varbūt mēs varam pa trepēm noiet. Lejā jau nav tik grūti, vai ne? Ir te trepes? Visi tur stāv rindā, gaida. Nav trepju. Tomēr mēs nebūsim gudrāki pa visiem. Jā. Nu, tūlīt tā nākamā misija ir Neliec kādu, būs cilvēks. maķīšana. Jā, žēl, ka nevar pa trepēm nokāpt nost. Mēs jau sadiem plējā. Tas gan. Tas gan, bet jāstāv tajā rindā. Nē, ik pa brīdim tāds burzma uzreiz paiet uz priekšu. Nu, jā, Gustav paieši. Bet es domāju, ka viņi varēja atļaut pa trepēm noiet lejā. Jā, var nebūs tik traki nemaz. Nu tā skatu tornis ir apskatīts. Ārā noteikti jau ir tumšs, bija forši, jā. Te ir tiešām vērts atbraukt, paskatīties. Jā, cenas ļoti draudzīgs, tā kā... Jā, cik mēs samaksājām pagāti, pateikšu? 9 eiro visiem kopā. Jā, pa visiem 3. Ļoti normāli. Vispārīgi. Mēs pareizi atnācām. Tā ir tā pati ieeja? Mēs būs savādākā ieejā iegājām. Nu, labi, lienam laukā, skatīt. Nē, mājā. Mēs esam pareizi arī. Jā. Nu, viss tagad ejam meklēt tā. Nu viss, šis objekts ir beidzies, apskatīts. Un ārā ir palicis jau tumšs. Jūtāties vairs nav jēgas. GoPro kamera arī man baigi labi vairs nefilmēs. Nu jā, nu. Tagad tikai skatīsimies. Viss jau esam sabildējuši lielāko daļu. Lielāko daļu, jā. Tagad iesim uzpildīsim tos Jā. savus puņķukus. Tā nekā puļiks. Paskatās, tik lielu ieeju, paskatās var ieiet, tik nav nekāds. Nu, ieejam izem caurā. Ir tāda pati kolekcija, vai nav? Jā. No, pa zemē tā ir. Tāpēc sievietēm vēl. Bardaks. Normāli. Kas te? Visiem. Kurš ir labāks, kurš ir sliktāks tad? Kas? Pulna biedrs. Nu, mans ir vislabākais. Jā. Nu, kad mēs sarkani. Problēmas ar ēšanu. Izrādās. Viens grib to, otrs grib to. Nevar saprast, ko katrs grib. Gustaviņš nav apmierināts ar maķīti. Mums paņēmām video komplektiņu ar kaut kādu makrojalu. Ja tur ir sīpoli, tur ir sēkliņas, tur ir... Jā, viss ir slikti. Viss ir slikti, jā. Mēs ar Eliņšiku paņēmām šos te vokus. Mums jau labi. Jā, mums nav vismaz maize jāēd, jā. Bet man liekas, ka tā maize man tāpat būs jāēd man. Jā? Nu jā, nezinu, kāds to ielīdīs. Rīkārts paļi ir slikti. Kas ir? Rīkārts paļi arī slikti. Jā, viss slikti šeit Gustavim. Nu, nogurums. Man garšo. Kā padarīt nelaimīgu bērnu, kurš nav pārēdis, Ne, labi. dabūt viņam makaronus? Par laimīgu. Bet tas nebija nemaz vienkārši. Nu, Aizgāju uz šo tenu, kur indieši tur ir. jā. Pilns ar indiešiem. Nu, tā sieviete tāda forša bija. Un tad jau es stāstu, ka vajag tur visi voksi ar gaļām, ar mērcēm, ar visu kaut ko. Es viņai saku, man vajag vienkāršu parastu, vienkārši. Ja prātīgi, ka priekš bērnu vajag, tad viņi man ieteica šitos. Es sākumā domāju ar vistuņiem. Mums tā saka, nē.
tajā katrā tajā boksā ir arī kaut kāda, dārzeņieši. Es saku, beigās bez gaļas, bez dārzeņiem. Viņi saka, ķipa, kad tagad vienkārši klasisku, vienkārši neko. Viņi saka, tad eļļu, es saku, es saku, sviests ir, es saku, ja es saku sviestu vajag. Viņi saka, ok, sviests. Un tad viņi prasīja, vai soju likt klāt, mums tā saka, nē, soju nevajag, tas soju arī nē. Tas sviests, cukurs. Un tā, jā, ok, to mēs arī palikām. Pēc tam, kad pateicu to pavāram, viņš tā kaut ko teica, kečupu. Un tad es saku, Gustav, kečupu arī vajag. Jā, kečupu arī uztaisīja, jā. No, ir labi? Kā spagetijā, kā apmēram. Bet tie parasti makaroni vai tie Nūdeles, jā. Ir bagāts fods. Nē, es pieedu uz tavu burgeri, man nāca sapēc vēl Gustavu burgeri. Apēc, cik tu vari? Savu voku pat nevam. Apēc, cik tu vari, jo viņi beigās man prasa. Un tur laikam maksāja. Laikam voks kaut kādu 5, viņam man pa 15 šito te. 3 eiro. 3-4 eiro. Normāli, vismaz bērnam atradām pārtiku, jā. Un tagad pāri kārtīgi. Šie pat bija šī garšīgāk nekā makaroni. No kečupu. Tad apēdīsim, tad pameklēsim kādu supermarketu, nopirksim kādu vīniņu, kādu uzkodiņu. Tad varam pačilot viesnīcā. Viņš apēdīgi ieedīgi bišķiņi, es domāju, viņam piestīs kuņģīti. Labi? Labi pāri Tur arī tā bērnam makaronu garšo. Jā, jāver makaronu kings kaut kāds tāds. Burger kings nav makaronu kings. Jāver vaļā. Nē. Nu, ko misija ēdienas ir beidzies, kaut kā mēs tomēr esam tos savus vēderus piepildījuši. Tagad, laikam, Gustavs grib uz laukumiņu kaut kādā aiziet. Lai viņš aiziet, mēs kamēr varam tagad to veikalu paskatīt, lai viņš nenāk uz līdzi. Pēc tam mēs nākam viņam pakaļā. Man jau atstāt lielā pilsētā, bet Tur var atstāt? Var atstāt, jā. Nu, labi. Nē, ja padziet, cik gada vispār drīz. Nu tā, Gustav viņu ielaidām rotaļlaukumiņā, lai padauzās. Mēs tad iesim ar Elīnu. Viņam jau arī tas grūti steigāt mums līdzi. Nu, tieši tā, tad mēs iesim ar Elīnu un meklēt marketu. Kaut kādu atradīs, paēst kaut ko vakaram. Viņčiku. Redzēs, jā, kas piedāvājumā ir. Tad jau dosimies, laikam, par metro? Nu, tu forši. Reikutājām iet, tu baigi tālu īstenībā. Bišķiņ jādā tumsā nav baigies, prikals arī iet. Jāizpēt tas metro būs. Staigai pa marketu liek tādu cenas, wow, 11 eiro, 8 eiro. Paciņi, ne? 2 reizes gājām prom no 10 un Elīnai vajag vēlreiz 10. Nu? Bet šitāds varbūt kaut kādu 10. Jā, no 10. Kāpēc tā pagā pie vīni tev ir višķiņi? Davai. Jā? Jā. Nonācām pie Gustaviņa. Viņš tur ir? Kur ir? Nu? Viss labi? Patika? Es satiku vienu latvieti. Nopietni? Viņš aizgāja tajā. Jā? Viņš šādi aizgāja. Jā, sākumā bija viens latviets. Viņš tur bija paslēpies, tāpēc viņu varbūt nevietēja. Viņš no Latvijas te ir runājās? Jā. Un no kurienes viņš ir? Latvijas? Nu, bet no kuras pilsētas Latvijas? Nē. No Forši, jā? Kā gadās? Tā ir kā Gustavs tagad Latvijas bērni. Tad reizēm satinājām, un tur paspēlēja to. Forši. Nu, labāk tā nekā nāk. Padaudzījās gandrīz stundu. Viņš nāk līdzi. Nu jā, noguris būs. Tad arī jatiņa? Ir, jā. Cik sūtīgi var redzēt, bet kaut ko jau varēs saskatīt katrā ziņā. Kur mēs brauksim? Mēs mēģināsim braukt ar metro. Jā. Paskatījāt. Ejam metro. Paskatīsimies, sanāks vai nesanāks, vai apmaldīsimies. Vai aizbrauksim tomēr turien, kur vajag. Cerams, ka te mums kāds kaut ko paskaidros, ja man telefona arī nav daudz vairs baterijas. Un ar kaut kādām grūtībām, bet pie tās biļetes tiku. Kur te tagad, kas jādara? Kur? One hour later. Jā, un tagad būs. Tik iekšā.
Nu ko, brauksim ar metro, vienu staciju, galvenais tagad uz pareizā virzienā aizbraukt. Uz vienu virzienu. Gustavu nav? Gustavu nav? Es nezinu. Paļaušiks. Es nezinu, kāda vispār jāpārk arī. Jā. Arī pats. No tās mums te metro. Nav baigi zemu. Stokholmā ir baigi zemu jābrauc. Nu te tā pa vienkāršo, bet... Nē, Gustavu Tā, vismaz tev jāsaprot, uz kuru pusi jābrauc varam. No viena pietura. Nu skatīsimies, ja nē, brauksim atpakaļ. Kā mēs zināsim, ka tas vīsties? Nu skatīsimies, re, kur redzēji, ir pieturas nosaukums Rondo. Kādu mums vajag? Rondo NZ. Un kādu mīkstu krēslu. Kādu mums tu vajag? Mums vajag... Arī Rondo Dasunškiogo. Saka, nav tā kāds daudz. Tu pareizi? Nezinu. Rondo, kur ir? Re, kur ir? Uz kuru pusi viņš brauc? Es nezinu. Nākamais. Stacja Rondo Daszyńskiego. Pareizi. Jā, pareizi. Es jau teicu, ka... Trāpījām. Patīk? Man patīk metro. Tur tāds interesanta sajūta. Ne? Kodīgi piespēc. Nu все. Nu и все. Esam klāt. Nu и все. Pagaid, paskatāmies, kas te ir. Rondo Daszyńskiego. Izrunā, ne? Izrunā to nosaukumu Rondo Dasunškiogo. Kad mutē vienkārši... Ko brauksim? Bet nebāz. Atpūsties uz viesnīcu tagad, ja? Gustavu. Nu. Nu jā, šī stacija skatās interesantāka nekā tā pirmā. Tā bija šitai smukāk, jā. Jā, bet katrā ziņā, nu, piemēram, Stokholmā ir daudz smukākas stacijas. Nu, jā. Bet es gribētu, lai būtu Rīgā šāds Es arī metro. gribētu. Vai forši. Un zini, cik maksāja? 71 cents viena Tas biļete. vispār nekas nav. Mēs varam braukt. Mēs varam Pirmā reize ielīst iekšā divatā. braukt pa 2 eiro. Vai ne, pa šeit, Tur jā. jau ir līdz iekšā pa 2 iekšā. Jā? Braukt pa 1 Nu, pa dienu, man liekas, tad dispečers kaut kāds droši vien skās. Skatās. Nu, kā mums naktī skatās. Neslēdz iekšā, neslēdz. Paskaties tās. Klusiņi nākam iekšā. Nu, kamerā neko baigi nav redzēt. Nē, nu vienkārši. Beig tas Samsung, bet tas... Wow. Te jau mums nevajag iet uz šo ten. Palikam vēl vienu naktī? Nu, zini? Es laikam šo viesnīcu atčiksēšu. Ne? Un tieši to pašu numerī vajadzētu. Nākamais. Jā, dabūs to pašu numuru. Ka nav vajag? Varbūt arī var Tad ielikt kartiņu vai man ir Tu jau rokā. nezini, varbūt var pārīties kādai.